Jāsaka godīgi, daudzi vīrieši, kuri ir iecelti vai kuri ir ieņēmuši vadības pozīcijas draudzēs, nav kvalificēti tādas pozīcijas kalpošanā ieņemt. Un lielākā daļa iespējams no viņiem pat nav iecelti pēc Dieva prāta vai svētā gara vadības, un tas būtu pavisam droši, bet viņi nav iecelti šajās kalpošana pozīcijās bibliski un pareizi. Tāpat mēs redzam, ka visā pasaulē gadiem ejot, un vispār jau šajā pasaulē pēc būtības, ir sakropļots priekšstats par to, ko nozīmē būt vīrietim, ko nozīmē būt sievietei, kāda ir vīrišķība. Esat dzirdējuši par terminu toksiska vīrišķība, kas runā par to, ka tas ir vienkārši brutāls, neiejūtīgs tēvainis, kurš ir ātrsirdīgs, kurš ir gatavs iet pāri līķiem, tāpēc, ka viņam ir kaut kādi mērķi, un viņš tos grib sasniegt, viņam nerūp citi cilvēki. Un tad tas otrs purvs vai grāvis ir šis maigais, nespējīgais, bezmugurkalnieks vīrietis, kurš bieži izskatās kā sieviete, uzvedās kā sieviete, un diemžēl jāsaka, ka arī mūsdienu kristietībā tieši šie vīrieši, šie abi modeļi, kas nav bibliska vīrišķība un vīrišķības izpausme, bet šis te viens grāvs un otrs grāvs ir piepildījis, un to jūs varēs novērot mūsdienu populārajā kristietībā. Tie ir daudz cilvēki, kuri tiek saukt par mācītājiem, kā arī tur slavēšana vadītāji un tam līdzīgi, tur ar gariem matiem, ar sievišķīgām izpausmēm, kas kustina savus gunus, runā sievišķīgi, ģērbjas neadekvāti, ne tā kā vīrietim tas būtu jādara. Un līdz ar to arī daudziem kristiešiem ir sakropļots priekšstats, un viņi nespēja dzīvot vai saprast, kā tad vīrietim būtu jādzīvo, kā vīrietim ir jāizskatās, kā vīrietim ir jārunā. Tamdēļ, ka tas, ko viņi redz, neatšķirs no tā, ko viņi redz pasaulē, un tie abi attēli ir sakropļoti. Un ja mēs runājam par to, ko ta Bībele māca vīrietim, mēs apskatīsim vairākas raksturvietas, bet svarīgi ir saprast, ka tas standarts vai tas aicinājums ir pats augstākais. Ja vīrs ir ģimenes galva, ja vīrus Dievs draudzē ieceļ, lai tie būtu par šiem priekšniekiem un ganiem un vadītājiem draudzē, un beigās mēs apskatīsim arī, ko tas nozīmē un kā tas izskatās, un tas nav tāpat kā pasaulē. To ir svarīgi saprast, tas nav tāpat kā tas ir pasaulē. Jēzus par to runāja, apustuļi par to runāja, tūlīt tās arī apskatīsim. Tad, tas aicinājums ir pats augstākais, tas standarts ir pats augstākais, kā vīri ir aicināti dzīvot, un tāpēc sievietēm, viņām ir jāpakaļaujas, viņām jābūt padevīgām, jābūt klusām savā garā, un īpaši jāpadodas Dievam, bet arī tiem Dievu ieceltiem vīriem un vīram kā sievas galvai, bet vīriem ir jāpadodas Kristum. Vīriem ir jāpadodas Kristum, jāpadodas Dievu vārdam, jābūt centīgiem, cītīgiem priesteriem un ķēniņiem, kas mēs pazīstam Dievu, pazīstam viņa vārdu, bet pie tā visa mēs tiksim. Tas, ar ko es gribētu iesākt, ir, lai mazliet iedotu to kontekstu visai šai runai, ir tas, ka Dievs vispirms radīja vīrieti, ko Ādams nozīmē cilvēks. Dievs radīja cilvēku. Un tad no cilvēka Dievs radīja arī sievieti. Un mēs zinām, ka sieviete tika radīta kā palīgs, lai palīdzētu cilvēkam, lai palīdzētu vīrietim tajā, ko Dievs viņam būs uzticējis. Kā arī Dievs deva šīs te pavēles un uzdevums cilvēkam, un sieva pēc tam, mēs saprotam, ka dzirdēja no cilvēka šos brīdinājumus, no vīrieša šos brīdinājumus un šo te uzdevumu, ko Dievs viņiem bija atklājis, un tā arī bieži tas notika Bībeles stāstos. Dievs runāja ar vīru, un tad sieva bija tā, kas padevās un pieņēma šos kā Dieva vārdus ar retiem izņēmumiem. Bet tas, ko es gribu, lai mēs sākumā jau saprotam un redzam, ir, ka Dievs radīja vīrieti un tad radīja sievieti, un tie bija atšķirīgi. Viņi, protams, ka bija vienlīdzīgi Dieva acīs, jo tie abi ir pēc Dieva tēla radīti, un tomēr vīrietis ir vīrietis, sieviete ir sieviete, gan bioloģiski, gan mentāli, gan morāli, un ir dažādi uzdevumi katram no viņiem, un tos nedrīkst jaukt, un tas, ko mēs redzam vairāk kārt Bībelē, kas tiek uzsvērts, ir, ka vīrietim ir jābūt vīrišķīgam, jāģērbjas vīrišķīgi, jāizskatās vīrišķīgi, jārunā vīrišķīgi, tātad jāuzvedas vīrišķīgi, un sievietei sievišķīgi.
Un mums ir jārada tā vide gan draudzēs, draudžu sapulcēs, gan arī ģimenēs, kurā sievietes var atļauties būt sievišķīgas un nebūt nosodīts par to, un kur vīrieši var atļauties būt vīrišķīgi un nebūt zāģēti par to, ka viņi ir vīrišķīgi. Un tātad vīrišķība un sievišķība atšķirās, un Dievs ir pagodināts tad, kad sievietes atļaujas būt sievišķīgas un kad vīrieši uzdrīkst būt vīrišķīgi. Nu, iesāksim 1. korintiešiem 16.13. 1. korintiešiem 16.13, kur rakstīts: esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri. Tātad tas kaut ko nozīmēja tajā laikā, un tas kaut ko nozīmē arī šodien. Turies kā vīrs, turies, esi kā vīrietis. Ko tas nozīmē? Esi drosmīgs kā vīrs. Parādi, ka tu esi īsts vīrietis. Turies, stāvi, pastāvi, nelocies. Esi gatavs drosmīgi atdot savu dzīvību, ja nepieciešams, lai stāvētu par patiesību. Ja jau vēsturiski mēs redzam, ka vīrieši ir bijuši tie, kas ir bijuši gatavi uzupurēties un teikuši sievietes un bērnus glābjam vispirms. Vīrieši ir bijuši tie, kuri ir strādājuši par policiem, ugunsdzēsējiem un tam līdzīgi, lai glābtu, lai palīdzētu citiem. Vīrieši raksturo drosmi, raksturo mugurkauls, raksturo noteiktību, raksturo neatkāpību, raksturo uzticamība. Tas nenozīmē, ka sievietes tādas nevar būt, bet vīrieši mēs esam aicināti tādi būt, un arī Bībele, kad lieto šo vārdu vīrietis vai vīrišķīgs, tas kaut ko nozīmē. Un mums vajadzētu meklēt, izprast, ko tad nozīmē un kā mēs tādi varam būt. Bet iesāksim mazliet pieskaroties tam, tātad, kā vīrietis uzvedas, kā vīrietis ģērbjas. 1. korintiešiem 6.9. 1. korintiešiem 6.9. Tur jūs, zinat, raksturvieta ir par cilvēku grupām vai grēciniekiem, kuri neies Dieva valstībā. Tur ir rakstīts: ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību tie, kas nav taisni, kas nav taisno ticībā? Nepievilieties. Un tagad viņš sauks dažādas šīs grupas. Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji. Un, protams, ka viss šīs grupas ir tādas, kurām mums nevajadzētu piedarīt. Ne kā dievbijīgiem vīriem, ne kā dievbijīgām sievietēm. Ne laulības pārkāpēji. Un tad ir lietot šis vārds: ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji. Neiemantos Dieva valstī. Tātad cilvēki, kur identitāti saglabāja šādi, kuri turpina dzīvot šajos grēkos, kuri neatgriež no šiem maldiem, kuri turpina ar lapatiku dzīvot šajās grēcīgajās lietās. Lai tie nepieviļ sevi, jo tā Dieva valstībā neieies. Tev ir jābūt izglābtam no grēka soda, no grēka sekām, bet arī no paša grēka tas kungs mūs savā žēlstībā glābi. Bet gribēju pievērst uzmanību šim vārdam ne malaki, kas atrodams tātad 9. pantā. 1. korintiešiem 6.9 rakstīts ne malaki, ko arī kādi citi tulkojumi tulko, kas mazliet saprotamāk būs, tātad tie būs sievišķīgi vīrieši vai maigi vīrieši. Tātad šeit, tā kā angliski būtu effeminine, tie ir tie sievišķīgie. Sievišķīgie neiemantos Dieva valstību. Tas nozīmē, ka ja viens vīrietis nespēja Kristu atrast arī savu identitāti, esot kā vīrietis, tad kaut kas pamatīgi ir nogājis greizi. Jo tad, kad mēs satiekamies ar mūsu radītāju, tad viņš mums atklās to, kam un kāda mēs esam radīti. Runājot gan par mūsu seksualitāti, bet arī par mūsu šo te dzimtas izpausmi vai kādas dzimtas, dzimuma izpausmes, atvainojos, pilnīgs muļķības ienāca prātā. Dzimuma izpausmi un to, ko tad nozīmē būt vīrišķīgam vīrietim. Un ja mēs tiekam mazgāti no Dieva vārda, ja mēs to patērējam, ja mēs to lasam, tad neizbēgami mēs arī kļūsim. Kādi, kas ir bijuši bravūrīgi, skarbi, neiejūtīgi, kļūs lēnprātīgi, pacietīgi un laipni, un tie, kuri ir bijuši maigi, kļūs stipri, noteikti un spējīgi pastāvēt. Tas ir tas, ko Dieva vārds saka, un tātad tie vīrieši, un daudz no tiem es esmu redzējis, mūsdienās ir arī pēdiņās mācītāji, kuri kustina savu ķermeni, sievišķīgi, tur gurnus izbāzuši, tad viņi tās visas manieres ir grūti pateikt, ka viņi ir heteroseksuāli vīrieši. Tā ir liela problēma. Ja tu skaties uz kādu, kurš tev māca Dieva vārdu, bet viņš izskatās vai uzvedās kā sieviete, vai vismaz brīžos tev ir grūti pateikt, vai tas ir vīrietis vai sieviete, kas ar tevi runā, tad kaut kas nav kārtībā, jo Bībele saka, ka šādi sievišķīgi vai maigi vīrieši neiemantos Dieva valstību. Atgriezieties no šī jūsu dzīvesveida, ja tāpat šie vīrieši, kas tur nenormāli pucējās, tur izraus savus uzvedus, lai būtu, redziet,
Es teiktu, ka tā ir sievišķīga izpausme, kuri pavada minūtes un stundas ilgi pie spoguļa, lai sakombinētu skaistas tur apģērbus un tam līdzīgi, lai izceltos ar savu izskatu. Es teiktu, ka tā ir sievišķības izpausme, no kā ir jāatgriežas. 5. mūzes 22.5, 5. mūzes 22.5 rakstīts: vīriešu drēbes nebūs sievietei valkāt, nec vīrietim apvilkt sieviešu drēbes, bet visi, kas to dara, dara tā kunga savu dievu acīs negantību. Tā ir atkal, ja tu esi radīts par vīrieti, tad dzīvo kā vīrietis un ģērbies kā vīrietis. Ja tu darīsi pretēji, tā ir negantība dieva acīs. Šeit, protams, rodas jautājums, vai sievieti var nesāt bikses un tam līdzīgi. Ne par to šodien gribu runāt, vīrietim nevajadzētu nesāt kleitu, vismaz mūsu kultūrā pavisam noteikti nē, jo vajadzētu būt tā, kad es tev redzu no sāna, vai es redzu tev tālumā, vai es redzu tev tūmā, ka es uzreiz varu pateikt, ka šis cilvēks, ko es redzu savā priekšā, ka tas ir vīrietis, ka man nav jāuzdod jautājumu, man nav jāmeklē vārdi vai jāsprot, pagaidi, iepazīsimies un uzzināsim, kāds ir tavs dzimums. Nē, es paskatos uz tevi, es redzu, kā tu kusties, es redzu, kā tu runā, es redzu, kā tu esi saģērbies, un es varu uzreiz pateikt, no jebkuras no šīm pazīmēm, ka tu esi vīrietis. Tātad tā ir negantība dieva acīs, kad viens vīrietis izskatās kā sieviete vai izskatās sievišķīgi. Un tas, protams, atceļ daudz arī aktuāli jautājumu uzdošanu mūsdienu kultūrā, ja? Vai tas ir grēks vai tas nav grēks. Protams, ka tas ir grēks, kad vīrietis ģērbjas kā sieviete vai grib izskatīties kā sieviete vai kad jūtas kā sieviete. 1. Korintiešiem 11.14 rakstīts: vai pati daba nerāda jums, ka gari mati ir vīram par negodu? Un tur, protams, konteksts ir par to, ka vīrietis ir sievietes galva vai sievu galva, un vīrietim sev atbilstoši ir jānes. Un šeit arī šī te, kā jau es teicu par gariem matiem, jā, protams, ka kādreiz filmās un kādos attēlos tiek attēlots, ka mācekļi un Jēzum tur ir gari lokaini mati. Es domāju, ka tas nav adekvāti, tas noteikti tā nebija. Arī nevis nāceriešiem, bet kā bija tie nazīriešiem, arī viņiem netika apgriezts bārda un mati, bet pavisam noteikti tas nebija tā, kā tas tiek attēlos daudzās saucamajās pēdiņās svētbildēs, kad Jēzus ar tādu maigu deguntiņu un zilām actiņām un gariem lokainiem matiem burtiski izstāsta pēc sievietes, un tas arī, es domāju, ir šis te transgenderisma gars katoļu baznīcā un visā šajās antikristīgajās viltus baznīcās, kuras arī cenšas sakropļot šīs pašas lietas. Nu, un tātad, jā, vīrietim nebūs būt gariem matiem. Vēl jāpieskarās arī 1. Timotejam 2.8, kur ir 1. Timotejam 2.8, kur rakstīts: tad no es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā paceldam svētas rokas bez dusmām un šaubām. Tātad te ir runa, ka katrā vietā mums ir jābūt tiem, kas mēs stāvam, kā svēti priesteri, kas mēs stāvam par patiesību, kas mēs esam arī gatavi meklēt tā kunga prātu, pagodināt viņu, arī cilvēku acīs, viņiem to redzot, bet sievām ir jābūt paklausīgām, padevīgām, savā uzvedībā kaunīgām. Un tad rakstīts, lai viņas negreznojas ar šīm āršķirīgajām lietām, bet ar to iekšējo cilvēku. Arī Pētera vēstulē par to runāts. Un šeit, lai gan tas atsevišķi nav īpaši uzrādīts, bet tas būtu jāsaprot līdzīgi, ka ja sievietēm tam nevajadzētu būt galvenajam, ar ko viņas greznojās, tad vīrietim īpaši vajadzētu būt tas, ka tas ir tavs raksturs, par ko tu esi pazīstams, ka tas ir tie standarti, par ko tu stāvi, par to, kā tu dzīvo, kas dara tevi par tādu, uz ko cilvēks skatās, nevis par to, cik tu esi stilīgi saģērbies vai kā tev tagad skruļēni mati, kad izties tāpat kā pasauli. Tas arī tā kā pasties uz draudzi. Pasaulē tagad ir kaut kādi stila standarti un daudzās draudzēs, jauni puiši, meitenes, izskatās pilnīgi tāpat, jā. Un pasakiet, ka tā nav pasaulība draudzēs. Tātad tas ir iekšējais cilvēks, par ko mums būtu jābūt pazīstamiem. Nu, tad apstīsim arī kādu slikto piemēru. Ja sieviešu gadījumā es kā slikto piemēru parādīju Izabelu, tad slikto piemēru šajā gadījumā par vīrieti es gribētu parādīt Nābalu, un Abigailus pieminēja arī video, kur mēs runājam par sievieti. Un šis te Nābals, viņš bija bagāts vīrs, viņam bija daudz īpašumu, viņam bija āvis, viņam bija kazas, to mēs lasām 1. Samuela 25. nodaļā. Un tāpat laikā viņš bija muļķis un nesapraša, jā, tas pat ir tas, ko nozīmē viņa vārds, un tas nozīmē, ka jā, var būt cilvēks, kurš ir veiksmīgs, var būt cilvēks un vīrietis, kurš ir veiksmīgs, kurš ir bagāts, kurš ir slavens, bet tas nenozīmē, ka viņš ir vīršības paraugs, vai ka mums vajadzētu skatīties un apbrīnot, vai kaut ko mācīties no tādiem. Tas to nebūtu nenozīmē, jo, ja tas to nozīmē, tad ņem un mācies no Nabala. Un kā mēs zinām, ka viņa sieva, jā, bija tieši pretēji savam vīram, viņa bija
saprātīga, skaista sieviete 1. Samuela 25:3. Tas ir rakstīts, jā, un šis Nabals, viņš bija muļķis, viņš bija nejēga, viņš bija augstprātīgs, viņš bija lepns, gluži kā varētu raksturot lielu daļu no mūsdienu elitārās sabiedrības un bagātajiem, kuri tamdēļ, ka spēj nopelnīt vai kaut kur nozakt daudz naudas, jā, viņi uzskata, ka viņi ir labāki un par citiem. Un daudz arī tamdēļ viņus abrīno tieši šīs mankārības dēļ, kas viņu sirdīs un mācās no tādiem, bet mums tā nebūs darīt. Un jā, tātad šis Nabals, viņš ar saviem lēmumiem, viņš ar savu ātrsirdību, ar savu augstprātību, viņš noraida Dāvidu, viņa vīrus, un tā rezultātā viņš gandrīz pazudina savu ģimeni, savu sievu, savus bērnus, visu to, kas viņam pieder, un šī sieva rīkojoties viņam aiz muguras, tā kā paglāba viņu pašu, viņa nam, bet lai gan viņš pats arī vēlāk īsi pēc tam viņš arī mirst. Nu, un tad vēl viens piemērs ir Ādams, ja, kurš nesargā savu sievu, bet viņš no apdraudējuma, bet viņš pēc tam vaino viņu vēl neveiksmēs, ja, un tas arī ir tā kā slikts piemērs. Protams, ka Ādams arī šo to labi izdarīja, bet tad, kad Dievs viņam bija teicis sargāt dārzu, tad viņa sieva ēda, viņš pats ir acīm redzot blakus, jo viņa pēc tam deva arī viņam. Un tā vietā, lai viņš viņu apturētu, lai viņš viņu brīdinātu, lai viņš viņu pasargātu no šī ienaidnieka viltus, kur acīm redzot viņa nebija spējīga pastāvēt, viņš padodās tai, viņš pats arī bauda, un pēc tam, kad atnāk kungs, viņš vaino sievu, un nevis uzņemās atbildību. Tātad tas ir tie slikti piemēri tam, kā jāizskatās vīrietim un kā jārīkojas vīrišķīgam vīrietim. Nu, lūk, un tagad apskatīsim kādas raksturvietas vispārīgi par to, kā tad izskatās dievbijīgs vai tikls vīrietis. Un tas mūs novedīs pie tā, ka mēs apskatīsim arī drusku vairāk par ģimenes kontekstu un tad arī draudzes kontekstu, un tad arī šis video būs galā. Tāpēc esiet pacietīgi ar mani. Nu, pirmkārt jau Salamana pamācības 28. nodaļa 14. pāns, Salamana pamācības 28.14, kur rakstīts labi tam, kas vienmēr Dievu bīstas, bet kas nocietina savu sirdi iekritīs nelaimē. Un jā, par Dievu bību Salamana pamācībās, tāpat arī vēstulēs un vecajā darībā mēs redzam ļoti daudz pamācības. Arī Jēzus teica, bīstieties to, kurš var iemest jūsu dvēseles tātad ellē, un nebīstaties no cilvēkiem. Mums ir jābīstās Dievu. Un tātad dievbijīgs vīrietis ir tāds, kurš bīstās Dievu. Tas tā kā acīm redzot loģiski saprotam. Kurš dzīvo vēloties izpatikt Dievam, vēloties darīt tās lietas, kam Dievs viņu ir aicinājis. Kurš dzīvo domādams, ok, es kā dievbijīgs vīrs, vai es varu strādāt tur, vai kā dievbijīgam vīrietim ir jāģērbjās, kā dievbijīgam vīrietim ir jārēģē šajā situācijā, kā dievbijīgam vīrietim. Un tātad mums ne tikai ir jāuzdod šie jautājumi, bet mūsu sirds, ja esam piedzimuši no augšienes, ja mēs ticam uz Jēzu Kristu un esam atgriezušies no saviem grēkiem un nedzīviem darbiem, tad mūsu sirds jau mūs vadīs uz to un liecinās par to, un Dievs arī dos mums žēlstību, ka mēs varēsim to tā arī izdzīvot. Un tātad pirmkārt, dievbijīgs vīrietis ir dievbijīgs, viņš bīstās Dievu. Otrkārt, 1. psalmā, 1. pantā mēs lasām, ka svētīgs ir tas cilvēks, kas neseko vai nestaigā bezdīvīgo padomām, viņš nestaigā bezdīvīgo ceļus. Tātad viņš nedzīvo tā, kā pasauli dzīvo, viņš dzīvo saskaņā ar Dievu vārdu. Otrkārt, viņš nesēž, otrais ir, neseko bezdīvīgo padomiem, tad viņš nedz staigā grēcinieku ceļus, jeb kā citu tulkojumu teikt, viņš nestāv ar grēciniekiem, viņš neapstājas, viņš nepavada laiku smeļoties no viņiem iedvesmu, esot sadraudzībā, lai gan, protams, ka mēs dzīvojam pasaulē un mums būs cilvēki, kas būs pasaulīgi bezdīvīgi, kas būs, ar kuriem mēs kopīgi strādāsim un darbosimies, ar kuriem mēs veidosim attiecības un centīsimies tos vest pie Kristus. Bet viņš nav šo te grēcinieku draugs, jeb kā tuvs draugs, un viņš nesēž šajos te pulkos, viņš neatrod lapatiku. Jā, Jēzus tika sauks par grēcinieku draugu, bet ne jau tamdēļ, ka viņš ar viņiem svinēja viņu grēku, bet tamdēļ, ka viņi meklēja patiesību, un Dievs viņus veda pie Kristus, neviens nevar nākt pie dēla, ja tēvs viņus nevelk. Tātad viņš nestaigā šo te bezdīvīgo ceļus, un padomā viņš nestaigā, tad viņš nestāv ar grēciniekiem, viņš nesēž šajos paļātāja pulkā, neaprunājot, nedarot šo te grēka darbus, ko dara cilvēki, kas dzīvo bez Dieva. Otrais pāns, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tātad tāds cilvēks, kurš nevis ir ar pasauli un ar pasaulīgiem cilvēkiem un pasaulīgos padomos viņš staigā, svētīgs, dievbijīgs tāds vīrs, bet tāds, kura prāts ir piepildīts ar Dievu vārdu. Neatkarīgi no tā, vai tu esi pilna laika tur kalpotājs, vai mācītājs, vai draudzes vecais, nav svarīgi, kā tu sevi dēvē, kas tu esi.
Bet, ja tavs prāts nav piepildīts, ja tu nedomā vairāk par visām citām lietām, par Dievu, par viņa vārdu, par visu to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, tad acīm redzot, tu neesi svētbīgs un dievbīgs vīrs, jo mēs esam aicināti, nodot savas dzīves un domāt par tām lietām, lai mēs tās varētu arī dzīvot. 1. Korintiešiem 7:32, tur ir rakstīts, neprecētais vīrietis rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam. Tātad atkal, ja gadījumā kāda no jums vīri nav laulībā, jūs neesat precējušies, un ja jūs gadījumā ar kādu satiekaties vai draudzēties, tad tam būtu jābūt tikai un vienīgi ar mērķi, lai jūs saprast un vienotos, ka jūs esat viens otram, un tiklīdz jūs to saprotat, jums būtu jāstājas laulībā, un ja tev nav tāda nodoma, tad neesi šobrīd attiecībās un nerandiņojies ar meitenēm, jo tas tev novedīs tikai un vienīgi pie grēka. Tad, ja tev mērķi un nodomi nav, lai šī sieviete kļūtu par tavu sievu, un tu esi gatavs laulībai, un tu vēlies stāties laulības attiecībās, tad tu nav vērts arī būt randiņos. Un pavadīt šādu laiku ar pretējā dzimuma pārstāvjiem. Bet neprecētā vīra, tad neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt Dievam. Bet precētais vīrs, viņš domā arī, kā patikt savai sievai. Atkal, viņa sirds ir dalīta, bet ne jau dalīta attiecībā uz to kungu, bet tamdēļ, ka tas ir pēc tā kunga prāta, lai mēs patīkam viņam, bet tad, lai mēs meklējam arī iespējas, kā būt patīkam savām sievām. Bet, ko es gribēju akcentēt, kad neprecēts vīrietis var dzīvot par patiktam kungam, un tas ir mūsu uzdevums. Un te nav runa tieši par to, kāda kalpošana tev ir jāveic, vai kur tev ir jāstrādā, bet Dievs ir noteicis, kā tev ir jāstrādā. Dievs ir noteicis, kā tev ir jāmeklē to kungu. Dievs ir noteicis, kam ir jānotiek tavā prātā, kā tev ir jādzīvo. Un labi dara tas, kurš dzīvo visā šajās gan vārdos, gan darbos, gan domās, dzīvo, lai patiktam kungam. Un tas ir svēts aicinājums, kam mēs esam aicināti. Titam 2. nodaļa, 2. pants, tur rakstīts, lai vecākie vīri, tātad ko šim te jauniem kalpotājiem ir jāmāc vecākiem vīriem, lai šie vecākie vīri, tātad vecāki vīri, klausieties, jums ir jātur skaidrā prātā, tātad jums jābūt pie veselas saprašanas. Jums ir jāspēj spriest atbilstoši par to, kas notiek, par to, kas tiek mācīts, par to, ko jūs dzirdat, par lēmumiem, kurus jums ir jāpieņem, jums ir jādara tas ar skaidru prātu, tāpēc darīsim visu, lai mēs būtu skaidrā prātā, jebkurā laikā. Cienījami, kas nozīmē, lai viņi ir godīgi, lai viņi tiek uzslavēti vai teikti par viņa raksturu, un lai viņi ir prātīgi, jeb kas ir savaldīgi. Tad, lai viņi ir veselīgi ticībā, tātad kādreiz tas nozīmē, ka viņiem ir jātiek norātiem, atspēkotiem, asi, lai tie kļūtu veseli un paliktu veseli ticībā. Tad, lai tie ir arī bagāti mīlestībā, kas ir labdarība un žēlstības darbi, vīriešiem tādiem ir jābūt, un lai viņiem ir jābūt izturīgiem vai pacietīgiem. Un tad jaunākiem vīriem viņš saka, lai tie ir prātīgi, vai apjebšu, lai tie ir skaidrā prātā, jo tā ir viena no atslēgām. Ja tu būsi skaidrā prātā, un tieši tamdēļ Bībele saka, lai mēs neapreibinamies no vīna, bet lai mēs esam skaidrā prātā, un svētais gars ir arī dod mums skaidrību un savaldību un paškontroli. Ja kādam patiesi ir svētais gars, tad tas mūs vadīs uz to, ka mēs spēsim savaldīt savas emocijas, savaldīt savas kārības, ka mēs spēsim savaldīt savas reakcijas. Jaunākie vīri 6. pantā rakstīts, lai tie ir skaidrā prātā, un tad viņš saka, bet pats esi par piemēru visiem mācībā, labos darbos, doktrīnā, un esi uzticams un cienījams un tam līdzīgi. Nu, vēl kāds lietas vispārīgi attiecībā uz vīriem ir 2. Tesaloniķiešiem 3.10, kur rakstīts, jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums, ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Tātad neviens nevar kļūt par liekuli, vienkārši teikt, vai liekēdi, un teikt, tas kungs man ir aicinājis tikai runāt vai sludināt evaņģēliju, bet es netaisos strādāt, bet lai tas kungs par mani gādā, un varbūt jūs dodiet man ēst, jo man vajag ēst. Nē, Bībeles aicinājums ir, vīrietim ir jāstrādā. Dievs radīja cilvēku ēdienas dārzā, deva viņam darbu, un darbs ir svētība, ka mums ir iespēja strādāt, lai sagādātu labklājību, lai parūpētos par savu ģimeni un darīt labus darbus. Tāpēc vīrietim ir jāstrādā. Un ja kas negrib strādāt, tam nebūs arī ēst. Ja tu gribi ēst, ja tev kaut reizi dienā vai nedēļā uznāk tāds sajūta, ka tu gribi ēst, tas nozīmē, ka tev ir liecība no tā kunga, ka tev ir jāatrod darbs un tev ir jāstrādā no visas sirds. Tur rakstīts, tagad mēs dzirdam, ka daži jūsu starpā dzīvo nekārtīgi, nestrādam nekādu darbu, tāda nekārtīga dzīvošana, tāda nebūs vīrietim dzīvot, bet tikai izliktamies, ka viņi strādā. Tādiem mēs aizrādam tādam vai nu melojot, vai ejot uz darbu, bet tur patiesībā nedarot nekādu darbu.
Un mēs liekam pie sirds, atsaukdamies uz mūsu kungu Jēzus Kristu, lai viņi klusā garā strādā un ēd savu maizi. Kā citās raksturvietās ir teicis, ka mums ir ar godu, mums ir jāuztver tas kā pagodinājums, ka mēs varam klusi strādāt un darīt savu darbu un dzīvot dievbijīgi, būt dievu lietot katrā tajā vietā, kur mēs esam, bet klusībā. Necenšos izcelties vai iegūt kaut kādu slavu atpazīstamību, bet klusībā tā kunga priekšā un skatīties, kā Dievs grib mūs lietot. Jēkaba vēstule 1. nodaļa 7. pants. Tur rakstīts, jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, ir nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko saņems. Tātad mums vīriem nevajadzētu būt ar dalītu dvēseli. Mēs nevaram būt tādi, kas mēs gribam kalpot Dievam un mantai, vai kas mums ir svarīgs Dievs, mums ir svarīga draudze, mums ir svarīga Bībele, bet mums vēl arī tikpat svarīgi ir kaut kādi pasaulīgie mentori vai kaut kādi influenceri, vai mūsu tēva viedoklis ir tikpat svarīgs kā Dievu. Vai mērķi mums ir, Dieva valstī, bet man ir arī savi mērķi, no kuriem es neesmu gatavs atteikties. Šādi vīri nevar neko saņemt no tā kunga. Mēs nevaram būt vīri ar dalītu dvēseli. 9. pantā rakstīts tātad Jēkaba 1.9. Bet, lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, tātad tas, kurš ir zems, kurš nav ievērojams šajā pasaulē, viņš lepojās ar to, ka viņš ir darīts par ķēniņu un priesteri tajā kungā. Un, piemēram, ja kāds ir kā draudzes vecais, bet viņš nav bagāts, viņam nav darbs, kur viņš var sagādāt lielu labklājību, kuram ir daudz brīva laika ceļot un tam līdzīgi, viņš nav zemāks par kādu, kuram tas ir. Tieši otrādi, viņš ir uzteicams par to, ka viņš spēj to visu darīt un rādīt šo Kristus raksturu arī savā zemajā vietā, bet 10. pantā rakstīts, bet bagātais ar savu zemumu, lai bagātais lepojas ar ko? Tas, kuram ir viss kaut kas, lai viņš lepojas ar ko? Lai viņš ir no sirds pazemīgs, lai viņš dzīvo pazemīgi un lai par to viņš ir pazīstams. Tad 12. pantā rakstīts, svētīgs ir tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Tātad svētīgi ir tie vīri, kuri ne tikai tiek kārdināti vai saskars ar pārbaudījumiem un tur salūst, bet svētīgi ir tie vīri, kuri pastāv, kuri iztur, kuri uzvar tās mazās cīņas, kad varbūt neviens neskatās, un tās bieži ir tās lielākās cīņas, jo tas rada norūdījumu, kas ilgtermiņā ved mūs pie svētības un pie šī dzīvības vainaga. Vīri, turieties kā vīri, stāviet stipri, cīnieties labo ticības cīņu, un ziniet to, ka katrs pārbaudījums un kārības, ar kurām saskarties, kad mēs tās uzvaram, kad mēs gūstam virsroku pār tām, un to mēs varam tikai Jēzu Kristu ticībā uz Dieva dēlu, jo tas ir pasaules uzvarētājs, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, tad tas patiesi nozīmē, ka mēs esam Kristū, jo viņš mums dod uzvaru, un mēs iegūstam rūdījumu, kas arī ir Dieva mērķis, lai mūsu ticība būtu pārbaudīta, un mēs būtu rūdīti, lai mums arī Dievs varētu uzticēt atbildību par viņa ganībām, par viņa avīm, un vispirms arī par mūsu pašu ģimenēm. Nu, tad vēl norādot uz to, cik augsts ir tas standarts, un tas, protams, attiecās uz visiem ticīgiem, bet šodien es īpaši to gribu attiecināt uz vīriešiem, ir gara auglis un ir pati mīlestība. Par gara augli jūs esat lasījuši Galatiešiem 5. nodaļa 19. pants, tur rakstīts gan par miesas darbiem, gan arī vēlāk 22. pantā par gara augli, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, ticība, lēnprātība, atturība, paškontrola, un šīs lietas ir tās, kurām būtu jāraksturo dievbijīgu vīrieti. Un tas ir Dieva gara auglis mūsos, caur svēto garu, kas ir mūsos, un kādu mēs esam, un kādu mēs topam pārmainīti. Tātad šīm lietām būtu jābūt vien ticīgi vīri dzīvē, un jāpieaug un jāiet vairumā. Un tāpat arī 1. korintiešiem 13. nodaļa, 4. pants, mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, tā nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīga, tā nemeklē savu labumu, tā neskaist, tā nepiemiļ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Arī šīs visas iezīmes vīri. Un kādreiz mēs, bet mīlestība tā vairāk tāda sieviešu lieta, nē. Dievs ir mīlestība, viņš ir mīlējis, viņš šo visu ir modelējis, Jēzus ir mīlējis, viņš šo visu ir modelējis, un mēs redzam, ka Jēzus brīžiem viņš mīlestība esot, viņš ar pātagus sitos galdus un dzen ārā šos te muitniekus, un pārdevējus, tirgoņus no Dieva nam, bet kādu citu brīdi viņš ir žēlsirdības pilns un to parāda, piemēram, sievietei, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Un tad atkal neejot grāvjos, mīlestība ir tikai maigums un tikai iejūtība. Ne, ir situācijas, kurās jābūt laipniem, bet ir situācijas, kurās ir jārīkojas ar lielu noteiktību un stingrību, jāatspēko, jāatmasko asi, un svētais gars mūs arī uz to vada.
Jā, par šīm lietām, tāda par gara auglu un par mīlestību ir vērts arī palasīt un padomāt un lūgt, jā, lai Dievs vada uz to, ka tā mēs arī varam dzīvot. Nu, un tagad pieķersimies tām divām grupām, par kurām jau iepriekš esmu teicis, kuras grib apskatīt, teiksim, kāda ir tā vīrieša loma. Tā ir pirmkārt jau 1. korintiešiem 7:32, runāsim par ģimeni. 1. korintiešiem 7:32, tur rakstīts, ka neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam, bet precētais, lai rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai, viņa sirds ir dalīta. Tātad, ja tu esi precēts, tad tu nevari teikt, man dieva darbs, man Dievs ir tik svarīgs, un ka tu vari atstāt savu sievas vajadzības novārtā. Tas būtu grēks, tā nav dievbīga attieksme. Es zinu, ka ir cilvēki, kas tā dara, un arī vēsturiski mēs lasām par kādiem it kā ticības varoņiem, kur atstājuši novārtā savu pašu namu, savus bērnus, savus sievas. Un tas nav bijis pēc Dieva prāta. Tev nav jāupurē savu ģimeni, savus kalpošanas vārdā, jo tavu pirmā un primārā kalpošana ir tavs nams un ir tavs sieva. Un labi ir tam vīram, kur sieva ir dievbīga, kurš ir atradis tiešām kaut ko vērtīgu, tad viņam nebūs daudz, pūles un nebūs grūtību un izaicinājumu šajās attiecībās. Bet kā mēs redzam, tad neprecētājiem ir jārūpējas, lai viņš patik tam kungam, bet arī precētājiem ir jārūpējas, lai viņš patik tam kungam, bet to tagad jācenš apvienot, arī viņam ir divreiz vairāk darba, jo viņam ir jādomā arī par to, kā viņš ir patic savai sievai. Un tas kaut ko arī nozīmē. Nu, ja mēs tā klasiski runājam par vīriešu lomu ģimenē, tad mēs, protams, runāsim par 3 lietām. Pirmkārt, tas ir vadīt, otrkārt aizsargāt, treškārt apgādāt. Kāda ir vīriešu loma vai primārās atbildības ģimenē? Un, protams, ka kāds teiks, pirms daudziem gadiem tas bija daudz vieglāk. Un, iespējams, ka tā bija īpaši rietumu sabiedrībā, kurās vīrieši bija tie, kas primāri bija darba tirgu, līdz ar to viņiem bija vieglāk nopelnīt, lai parūpētos par savu ģimeni, bet arī šodien tie vīri, kuri vēlas šo te izdzīvot, un kur Dievs arī dod šo žēlstību, kad laulātie ir vienprātībā par šo jautājumu, tad Dievs, es ticu, ka dod žēlstību, ka to var izdarīt. Tas nenozīmē, ka jūs dzīvosiet grezni vai ka jūs būsiet ļoti bagāti, bet to ir iespējams izdarīt. Jāsaka godīgi, arī, piemēram, ja runā par šo apgādāšanu, mēs līdz tam tiksim. Šobrīd es vēl neesmu vietā, kad es to varu, pilnībā tā kā nopelnīt un parūpēties par savu ģimeni un visām vajadzībām pilnībā, bet es lūdzu, un es ticu, ka Dievs to pakārtos, un es aicinu arī jūs, daudz citus vīrus, kas jūs lasat rakstus un skatieties šiem lietām, apdomājiet, īpaši jūs bērni vēl ir tādā vecumā, kad jūs varat būt ļoti iesaistīti viņa dzīvēs, tad domāt un lūgt par to, vai sieva varbūt arī pilna laika mājas uzturētāji un tā, kuri mācekļo un vada bērnus, varbūt pat skolo bērnus, ja, par šīm lietām ir jādomā un jālūdz. Un tāda 3 primārās vīra atbildības ģimenes kontekstā ir vadīt, aizsargāt un apgādāt. Vadīt, aizsargāt un apgādāt. Un jāsaka, ka vīrieši mēs būsim atbildīgi Dievu priekšā par to, kā mēs šīs lietas esam darījuši, vai mēs tām esam nodevušies, vai mēs tās no sirds esam darījuši. Par vadīšanu kādiem varbūt gluži iebildumi nav, lai gan pēc mirklis parādīšu, kā to darīt bibliski, bet par aizsargāšanu, apgādāšanu tā ir jūsu atbildība. Jūs nevarat būt pārāk slinki, mēs nevaram būt pārāk slinki, lai aizsargātu, lai rūpētos, mēs būtu modri, ja kāds ienaidnieks, kas var nākt caur televīziju, kas var nākt caur kaut kādiem draugiem, caur kaut kādām paziņām, kas var nākt caur kaut kādām ierīcēm un aplikācijām, mums ir jābūt modriem, skaidrā prātā, mums ir jābūt gataviem cīnīties, aizsargāt, pāraut kaut kādas saites, spērt radikālus soļus, lai aizsargātu savu ģimeni. Nu, un tāpat arī šis apgādības jautājums. Efeziešiem 5. nodaļa 23. pants, Efeziešiem 5.23 rakstīts, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Kristus vada draudzi, viņš nosaka, viņš to vada, un draudz viņam pakļaujas, tāpat arī vīrs vada savu ģimeni. Viņš vada arī savu sievu un bērnus, kas tiem pakļaujas. 1. Timotejam 5.8 rakstīts, bet ja kāds negādā par savējiem, visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedz ticību un ir ļaunāks par neticīgo, par bezdievu. Tātad tāds cilvēks, kurš uzskata, tā ir Dieva atbildība, to varbūt Dievs vai kādi cilvēki, viņiem ir par mums jāparūpējas, tas tā nav man atbildība parūpēties un gādāt, uzraudzīt, aizsargāt man pašu ģimene, parūpēties, ka mums ir arī ko ēst un ir ko vilkt, ja? Gan jau, ka to darīs kāds cits, vai kāds, kurš ir tādā apātijā, kaut kur paliek, tādā
minimālajā līmenī, tu tur kaut ko dari un tā, un tev nemaz nav to gaidu, klau, man ir jāatrod darbs, man ir jāatrod labāks darbs, man ir jāstrādā čaklāk, lai mēs varētu parūpēties par mūsu vajadzībām, tad tas nav no Dieva, ja? Bībele saka, ja tāds vīrs, kurš negādā par saviem, īpaši par tiem mājas ļaudīm, tas ir ļaunāks par neticīgo, un viņš ir aizliedz savu ticību, ja? Tas ir ļoti nopietns, nozīmē, ka tāds cilvēks nepieder Kristum, viņš ir aizliedz savu ticību. Jā, jā, lai Dievs vada atgriezties. Tātad, jā, apgādā, aizsargā, vada. Salma pamācība 31. nodaļa. Tur mēs redzam, ka tas vīrietis, kurš ir atradis šo cildenu, augstu likumīgu sievu, lai viņš apzinās un vērtē viņu, ka tā ir cildenāka par visdārgākajām pērlēm. Jā, arī vīriešiem var būt šī sajūta, skatoties uz kādām, nezinu, kaimiņiem, kolēģiem, skatoties uz kaut kādiem mērķiem, lietām, pēc kurām tiecamies, ja, kuras it kā iekārojam, un tā sāk vērtēt augstāk par tām lietām, kuras mums jau ir. Bet tāds vīrs, kurš ir laulībā, ja, viņam ir jānodod savai sievai, pēc mirkļa mēs to arī apskatīsim, bet tāds, kurš ir atradis dievbijīgu, augstlikumīgu sievu, tāds, lai to vērtē un godā, lai viņš paļaujas uz viņu, 11. pantā rakstīts ir, un tad vēlāk ir rakstīts, ka viņš viņu teica, tātad viņš lepojas ar viņu, lai viņa pati dzird, teiksim savām sievām labus vārdus, teiksim, kā mēs lepojamies un priecājamies par to, ka Dievs viņas mums dāvājas, cik viņas ir brīnišķis un kā viņas mums palīdz un cik liela svētība viņas ir mūsu dzīvē. Bet tāpat arī, lai mūsu bērni dzird, lai arī cilvēki visapkārt dzird, kad mēs lepojamies un esam pateicīgi par savām sievām. Tas arī ir bibliski pēc Salma pamācības 31. nodaļas vārdiem. Nu tad Kolosiešiem 3. nodaļa 18. pants rakstīts: sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājas tā kunga draudzē, bet vīri mīliet savas sievas. Un tad rakstīts: neesiet skarbi pret viņām. Un šis ir viens no tiem aspektiem, ko mēs redzam toksiskajā vīrišķībā. Un tie ir vīrieši, kuri spēj savās karjerās sasniegt kaut kādus augstus mērķus un kuri varbūt spēj nopelnīt daudz. Bet tā sieviete vai sieva arī pat tādā gadījumā, kad viņa nestrādā, un paldies Dievam, kad ir sievas, kuras var būt pilna laika sievas un būt māmiņas, kuras var nestrādāt. Tad laicīgajā vidē, protams, ka tas ir nenormāls darbs, tik un tāds pat lielāks darbs, kā manai sievai tā bija atbūt braukt uz darbu, jo mājās tas ir daudz lielāks darbs. Bet tas ir tas, kur kādreiz pasaulē tas ir aizgājis, vai ne, ka tas vīrietis, tāpēc, ka viņš ir tas, kas iet uz darbu, kurš nopelna, ka viņš uzskata, ka tas viņam viss piedara, un viņš var būt skarbs, un sieviete tā kā ir pakļauta. Viņa gribēja tikai tādēļ, ka viņš ir tas, kurš sagādā šo te bagātību vai turību vai labklājību, bet šeit rakstīts: neesiet skarbi pret viņām. Pirmkārt jau saprotot, ka ģimenē nav tādas situācijas kā mana nauda, tava nauda, man ienākuma, tavi ienākumi. Ja jūs esat patiesā dievbijīgā laulībā, tad jums viss ir kopīgs. Un tas nozīmē, ka tas, ko viens vai otrs nopelna vai iegūst, tas pieder tiem abiem. Un tiem arī kopīgi ir jālemj un jāspriež par tiem jautājumiem, ko un kā būs darīt. Un arī vīrietim, kā te ir rakstīts, vajag mīlēt savu sievu. Un jūs jau atceraties, ko 1. Korintiešiem 13 saka par to, kāda ir mīlestība. Tieši tā jāizpauž arī laulībā. Nemeklēt savu labumu, bet neesi skarbs pret viņu. Neesi skarbs pret viņu. Un tas ir tas, no kā ir jābrīdina. Vīri, neesiet skarbi. Pat tad, kad nejūtaties apdraudēti. Ja, vīri, esiet lēnprātīgi, esiet laipni pret savām sievām. Mēs varam būt stipri, bet maigi. Man liekas, ka viens tās labs piemērs ir, teiksim, lauva mātītes, ja, kurām, kad piedzimst tie mazuļi, no arī citu zvēru vidē tas tā ir, ka viņi ar to pašu žokli var noķert un nožņaut, piemēram, kādu stirnu un to saplosīt gabalos, bet ar to pašu žokli viņi var maigi pacelt, ja, ar tie pašiem zobiem var maigi pacelt savu lauvēnu un aiznest to drošā vietā. Tāpat arī mums ir jābūt stipriem, kad mēs sludinām evaņģēliju. Nevis skarbiem, bet stipriem un stingri jāstāv pret grēku, pret kārībām šajā pasaulē.
Bet ģimene ir tā vieta, kur mums ir jābūt īpaši apdomīgiem, laipniem un maigiem pret savām sievām, lai mēs nebūtu skarbi. Ja, Bībeles to mūs aicina. Arī 1. Pētera 3:7 rakstīts: sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko dzimumu. Tātad rēķinies ar to, ka tu esi jau tā biedējoši ar savu balss toni, ar savu izskatu. Tad dzīvo kopā ar šo, kā rēķinoties ar to, ka viņi ir vājāks, ka viņi ir maigāks, ka viņai kādreiz vajag, lai viņai vairāk pasaka, vai tieši otrādi, lai vairāk ieklausās. Un godājiet viņas, ja, kā tādas, kas ir šī žēlstības līdzmantiniet, citādāk jūs lūgšanas taps traucēts. Tātad, kad mēs neesam iejūtīgi, kad mēs neesam maigi, kad mēs neveltam laiku un uzmanību savam dzīves draugam, pat esot lieli varonīgi tur kalpotāji, tad mūsu lūgšanas tiek traucēts, un mēs nesaņemsim atbildes no tā kunga. Nu, un tad tāda visizteiksmīgākā laulības kontekstā raksturvieta ir Efeziešiem 5:25, kur rakstīts: vīri mīliet savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Un tas mums iedod attēlu, par kuru varētu taisīt vēl vienu un vēl daudz vairākus video, par ko tas nozīmē. Viņš saka, pats nododamies viņas labā, tu nododies savas sievas labā, lai to darītu svētu, ja, lai to uzceltu, lai viņai pienestu tātad uzmanību, pienestu vērtību, lai viņa justos cildināta un vērtēta par to, ko viņa dara, un viņa tajā varētu uzplaukt un kļūt pilnīgi tajā, kļūt svēta arī jūsu attiecību kontekstā, un nevis tieši otrādi kļūt nešķīsta un ļaunatminīga un ļauna un tam līdzīgi. 28. pantā rakstīts: tā arī vīriem pienāks, tāpat kā Kristus ir nodevies savas draudzes labā, tāpat vīriem pienāks savas sievas mīlēt kā savu miesu, ja? Un kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad nav vienīts pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi. Aleluja, tātad tu mīli sievu tā, kā tu mīli sevi, ja? Un tā sevis mīlēšana mums ir visiem dabīgi, ja? Visi ir cilvēki patmīlīgi, nu pa lielam visi ir patmīlīgi. Un tāpēc tā kā tu gribi, lai tev dara, tā kā tu mīli savu sievu tāpat un vēl vairāk, nemeklēdam savu labumu, jā, lai tas kungs mums uz to palīdz. Mums visiem šajā ir jāaug. Un 31. pantā rakstīts: tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un mātu un pieķersies savai sievai. Tāpat kā bija laiks, kad tu biji kā mazs zēns, kad tu pieķēries pie savas mātes, pie savu tēvu, abrīnoja viņus, nodevies viņiem, meklēja atzinības vārdus, lai viņi izteiktu pār tevi un gribēja saņemt šo padomu un atbalstu un palīdzību. Tāpat tagad to pārauj šīs saites, vai ne? Vēl aizvien godājot savu tēvu māti, bet pieķeries savai sievai un tagad atrod šo piepildījumu attiecībās ar viņu. Nu, un tad arī attiecībā uz ģimeni arī jāpiemina ir konteksts par bērniem. 127. psalmā 3. pantā ir rakstīts, ka, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. 4. pants: jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bulta stipra vīra rokā. Tātad tas ir svētīgi un labi, kad viens vīrs arī savos jaunības gados, ja viņam nav no Dieva dota dāvana būt neprecētam un aizvadīt savas dzīves dienas tātad bez šīm vēlmes būt laulībā, arī kādiem tāda tiek piešķirta no tā kunga, tad tas ir svētīgi un labi, ka jau mūsu jaunības dienās, ka mēs atrodam savu dzīves draugu, kas ir augsti tikumīga sieva, un ka mums ir jau jaunības dienās dzemdināti dēli, kas ir kā bulta stipra vīra rokā. Un svētīgs tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu, jo viņš nepaliks kaunā, ka viņš sastapsies saviem ienaidniekiem, jo viņš ir dievbijīgs vīrs, viņam ir augsti tikumīga sieva, viņam ir dievbijīgi līdz ar to bērni, kuri ir stiprs atbalsts un palīgs arī brīžos, kad mēs saskaramies ar kādām grūtībām un ienaidniekiem. Aleluja! Tad arī Salmona pamācības 22. nodaļas 6. pants rakstīts: māca savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstās arī tad, kad viņš jau vecs kļūst. Citiem vārdiem, mums ir atbildība mācīt mūsu bērnus, jo tas, kā viņš iemācīsies bērnībā, ļoti iespējams, ka viņš to arī turpinās dzīvot tā savu atlikušo dzīvi. Un ja tur viņu nedisciplinēs, ja tur viņu nemācīs, ja tur viņu netrenēs, dzīvot dievbijīgi, staigāt tā kunga ceļus, tad viņš noteikti to nedarīs. Ļoti iespējams, ka viņš to nedarīs arī vecuma dienās. Un šeit šis vārds māca savam bērnam ir angļu valodā, tur ir lietots vārds, King James tulkojumā lietots vārds train up a child, tā ir uztrenē, pieeja tam kā treneris, ne skarbs, bet kā treneris, trenē savu bērnu, tas ir process. Un kā tas izpaužās? 5. Mūzes 6:6. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī, tātad Dieva baušļi,
Un atgādini to saviem bērniem, un runā tos sēžot savā namā un ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Tātad runā par šīm lietām. Nevis tā, ka tu viņus visu laiku māci, bet atrod visu laiku iespējas, kā runāt par Dieva baušļiem, runāt šo te Dieva vārdu, Dieva likumus, lai tie no tavas sirds ienāktu un ierakstītos arī tavu bērnu sirdīs, un lai viņi gribētu, lai viņi saprast šos Dieva ceļus un varētu arī tos staigāt. Nu, tad Efesiešiem 6.4 rakstīts, tēvi nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Tātad nekaitiniet, esiet uzticami, ja esiet teikuši jā, tad lai tas ir jā, ja nē, tad nē, nemētājieties, neraustaties, bet audziniet un pamāciet savus bērnus būt paklausīgiem ne vienkārši savam tēvam, bet klausīt tam kungam. Tas ir dievbijīgs vīra un arī dievbijīgs ģimenes tas fokus. Mēs mācam saviem bērniem pazīt to kungu un dzīvot paklausībā viņam. Un ne vienkārši mums pašiem. Nu, un tad dažus labu vīru piemērus. Viens ir Iepa grāmatā mēs redzam par to, jo rakstīts, ka viņš bija sirds skaidrs un taisns vīrs, un tātad, jā, viņš bija tā kunga kalps, un rakstīts, ka viņš lūdza par saviem bērniem, ja, ka viņi jau dara visādas sliktas lietas, viņi ir paaugušies, viņi ir novērsušies no šī taisnā ceļa, un rakstīts, ka viņš lūdza par saviem bērniem, un arī uz to es iedrošinu vecākus, iedrošinu vīrus būt tiem, kas mēs lūdzam par saviem bērniem. Viņiem dzirdot, viņiem nedzirdot, viņiem klāt nesot, viņiem klāt esot, lūksim par saviem bērniem. Tāpat arī Noā ir rakstīts, ka viņš bija taisns vīrs savā paudzē, viņš bija taisnības sludinātājs un pravietis, bet viņš bija tas, kurš izglāba savu namu, tamdēļ, ka viņš stāvēja tā kā viņš dzīvoja. Mums nav daudz detaļu par šo laiku, bet mēs redzam, ka viņa nams un arī viņa vedeklis palika kopā ar viņu, tie visi tika izglābti šajā šķirstā, kas simbolis runā par Kristu, kurā mēs tiekam izglābti ticībā uz viņu, lai Dievs dod, ka arī mūsu nami glābjās. Un arī Kornelijs, ļoti labs piemērs, jo ne tikai viņš pats izglābjās, bet viss viņa nams, nozīmē, ka viņa sieva, viņa tuvākie cilvēki dzīvoja un redzēja šo dievbijību, kas bija viņa sirdī, un arī paši viņa bija audzinātā vide, un atmosfēra bija tāda, ka viņa dzīvoja dievbijīgi, Dieva žēlstība bija pār viņa namu. Un tad, kad Pēters sludina evaņģēliju, tad Dievs apstiprina šo pestīšanas darbu pie šī nama un dod viņam svēto garu, un tie visi tika arī kristīti, izslēdzot zīdaiņu kristību, jo tā nav bibliska. Lūk, un tad tas tāds spilgtākais piemērs laulības kontekstā ir atrodams Hozejas grāmatā 1. līdz 3. nodaļai, kur mēs redzam šo vīru, kur tiek atklāta pašaizlīdzīga mīlestība. Līdzīgi kā Dievs kādās vietās runā par Izraēlu, kas ir nodevusies elkiem, tā kā maucībā, garīgā, citu tautu dieviem tie upurē un kvēpina, un to salīdzina tā kā tādu garīgu prostitūciju, nodošanos netiklām attiecībām. Tad Dievs viņu tā kā soda, bet tad atkal pieņem sev atpakaļ. Un šeit Hozejas gadījumā Dievs pavēl viņam pieņemt atpakaļ vai atpirkt šo sievu, kura ir atstājusi viņu, kur ir bijusi neusticama viņam, un viņš to atpērk, viņš to atgūst, un tad viņš tai piedod, un atkal to ņem sev par sievu, un tas liecina par šo Dievu uzticamību pret viņa tautu, tajā konkrētajā gadījumā, bet tas arī mums parāda to, kāda ir šī patiesa mīlestība, kura nebeidzas, kura neatkāpjas pat tad, kad tā tiek uzdot, kad tā tiek sāpināta, kad notiek visdramatiskākās lietas, ja, kad derība tiek lausta, šī mīlestība turpina palikt, turpina pastāvēt un turpina gaidīt un cerēt uz šīs te derības piepildījumu. Un tad arī paskatīsimies drusciņi par draudzi. Šo ļoti svarīgi saprast, ja? Jo, kā jau es teicu, draudzi vada Kristus, viņš ir tās galva, bet viņš ieceļ ganus, viņš ieceļ šos te vecajos, tātad viņš pats, bet arī caur tātad biblisku iecelšanu. Un tā būs cita saruna kaut kad kādā citā video. Un tur 1. Tesaloniķiešiem 5.12, 1. Tesaloniķiešiem 5.12 rakstīts, mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūs labā strādā, tātad draudzes sapulcēs, kas ir jūsu priekšnieki tā kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā. Tātad draudzē tas ir bibliski un pareizi, ka lai gan mēs visi esam vienlīdzīgi Dievu priekšā, ir kādi, kurus Dievs caur saviem kalpiem ieceļ draudzēs,
par šiem te priekšniekiem vai vecajiem vai ganiem, un Bībele saka, lai mēs atzīstam tos, kuri ir iecelti, un mēs padodamies, ja, un mēs pieņemam šo te pamācību, lai mēs vērtējam viņus, un tad Ebrejiem 13. nodaļā 17. pantā ir rakstīts, lai mēs paklausam saviem vadītājiem un esam padevīgi, jo tie ir nomodā par mūsu dvēselēm, lai tie to varētu darīt ar prieku, nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Tātad, jā, draudzē ir šie te vecie, kur ir Dievi iecelt, kur ir arī bibliski iecelt un ievadīt šajā kalpošanā, pēc tam, kad viņi ir bijuši pārbaudīti. Un Bībele saka, ka tad, kad mēs esam draudzē piederīgi, mums ir jāpadodas vadītājiem, kuri ir šādi pēc Dieva vārda pārbaudīti, bibliski, veselīgi. Padodamies viņiem, protams, pārbaudot visu, jo viņiem ir tikai tā vara un autoritāte, kas ir Dieva vārdam. Ja viņi mums māca un pamāca mūs uz to, ko Dieva vārds saka, tad mēs padodamies. Protams, ja viņi runā par kādām citām lietām, mums tam nav jāpadodās, jo viņiem nav autoritātes lielāks par to, ko Dieva vārds saka, un Bībele saka, lai neviens netiecas pār to, kas ir rakstīts, un nevar neko interpretēt patvaļīgi. Tātad, kamēr viņi rīkojas pēc Dieva vārda, mēs varam padoties šiem te Dieva ieceltiem vadītājiem, un mums tas ir jādara, lai viņiem šo darbu nebūtu grūti darīt, jo viņi ir svētība un palīdzību no mums, no tā kunga. Nu vēl, ko būtu svarīgi akcentēt, ka šiem te vīriem ir jābūt pārbaudītiem. 1. Timotejam 3.8 rakstīts, ka tie, kas ir iecelti kā diakoni, 10. pantā, ka tie, lai pa priekš ir pārbaudīti, un pēc tam, lai viņi kalpo, ja nav viņiem ko pārmestā, tad tas nav tā kā ātrsirdī, kādu ir jāieceļ, vai ka kāds pats var izlemt, es tagad būšu vecais vai būšu gans. Bet tātad ir biblisks un dievbijīgs veids, kā šai iecelšanai ir jānotiek, un to var darīt tikai tad, kad viņi ir pārbaudīti, kad ir pagājis laiks, kur var redzēt, ka viņi saprot, par ko viņi dara, kad viņiem parādās šie te gara augļi un standarti un prasības, kas ir attiecināts uz bīskapiem un diakoniem, viņas tiek izpildīts. Un 1. Timotejam 3.2 līdz 7 tur ir aprakstīts, ka šiem vīriem ir jābūt nepeļams viens sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam mācīšanā, nu, un arī tādam, kurš nav jaunatgriezts, lai viņš netiktu uzpūsts, lai viņš neuzpūstos, tā netiktu lepns, neiekristu velna tiesā, un viņam būtu jābūt pie labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, gan arī tiem, kas ir iekšpusē, un tam līdzīgi. Tādi ir šie standarti, kā jūs iepriekš teicu, kuriem, diemžēl, jāsaka godīgi vairums vai daudz no šiem cilvēkiem, kurus tiek dēvē tur par bīskapiem, arhibīskapiem un mācītājiem, vēl kā viņus tur dēvē praviešiem un kaut kādiem apustuļiem, kas ir pievilšana, vairums no viņiem nav kvalificēti nedz pēc šī standarta, kas ir Bībelē noteikts, nedz arī pēc tā, ka viņi būtu bibliski iecelti šajās te kalpošana pozīcijās. Nu, un tad tā noslēdzošā lieta, ar ko es gribēju padalīties, ir par to, kā tad ir jāizskatās draudzes kontekstā. Tad ģimenē mēs sapratām aptuveni, bet draudzes kontekstā šie te vīri, kur ir iecelti par ganiem, par vadītājiem, par priekšniekiem, kā viņam šis ir jādara. Jo kādreiz mēs skatāmies uz valdību, mēs skatāmies uz organizācijām, un mēs redzam, jā, ka tur bieži ir, teiksim, tāda noteikšana, tāda valdīšana pār citiem, un tad mēs to pielīdzinām, un bieži jau arī draudz drīzāk līdzinās tādām organizācijām vai uzņēmiem, nevis kunga organismam, ja, šeit miesai, kurā mēs esam savienoti. Tāpēc gribu divas raksturvietas apskatīt, kur mēs ieraudzīsim, kā izskatās un kā draudzes veciem būtu jāmodelē šo, ko nozīmē vadīt vai būt priekšniekiem, un tad līdz ar to tam tāpat jāizpauž līdzīgā veidā arī pēc tam ģimenes kontekstā un visos citos kontekstos, kuros mēs esam kā vadītāji vai priekšnieki. Mateja evaņģēlijas 20. nodaļa 25. pants. Bet Jēzus piecināja tos sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, viņi ir kungi pār tautām, un lieli kungi tās apspiež. Bet pie jums, starp jums, mīļie mācekļi, Jēzus saka, jums tā nebūs būt, tāpat kā tas ir valdībās varās, tāpat kā ir tie lielkungi, kuri valda oligari, kuri valda, kuri nosaka valdoņas, ja, šie te toksiskie vīrieši, kuri apspiež citus. Bet pie jums tā tas nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu sulainis. Tātad draudzē nebūs būt, viņš tur ir liels, īpaši svaidītais kalpotājs, tur nepieeja viņam klāt, vai ko viņš pasaka uzreiz, visiem ir, visiem visu uzreiz ir jāizpilda, ja vien viņš pasaka, tas viss ir jādara tā, kā cilvēks saka, nē. Bet, ja kas jūs starpā grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu kalps,
Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet ka viņš kalpot un atdod savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tātad draudzē nebūs būt šeit apspiešanai, bet būs būt kalpošanai, būs būt tiem, arī tie, kuri valda, vai tie, kuri vada, tie, kuri uzrauga, to jādara kā kalpiem. Kā kalpiem, nevis kā kungiem, bet kā kalpiem, jo ir tikai viens kungs. Un tad mēs kā kalpi padodamies Dievam, un tad liela lēnprātība un pacietība mēs strādājam ar šīm te avīm un rūpējamies par tiem ļaudīm, kas mums uzticēti. Kā kalpi, nevis kā kungi. Tā ir ļoti liela atšķirība. Un 1. Pētera 5, 1-4 mēs lasām: vecākos jūs starpā, tad nu es pamācātu tos, kur ir vecai, kur ir šie te presbiteri, kur ir šie te bīskapi draudzē. Nevis mācītāji, bet presbiteri, bīskapi vecajiem. Viņš saka, arī es pats būdams vecais, Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks. Viņš saka 2. pantā, ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ganiet viņus. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi. Neesiet tādi, kuri saspiežot zobus, jūs negribat to darīt, Dievs jūs piespiež, nē, bet jūs sirds ir izmainīta, vai jums rūp šīs avis? Vai jūs to darat, tamdēļ, kad jūsu sirds ir parūpēties par cilvēkiem, jums ir šī Kristus sirds. Ganiet Dievu ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nevis piespiest, bet labprātīgi. Kā Dievs to grib. Nedz arī negodīgas peļņas dēļ, nedz arī ar kaut kādiem saviem sautīgiem nolūkiem. Es kaut ko iegūšu, es šo darīšu, es par šiem rūpēšos, viņi man pēc tam atmaksās, viņi man iedos to un to. Bet nē, dari to no visas sirds, tāpēc, ka tev rūp cilvēki. Nekā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu. Nekā tāds, kurš tu uzbūvē savu ego, uzbūvē savu karjeru, uzbūvē savu impēriju uz cilvēku mugurām. Nē. Bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam, tad, kad augstais gans, patiesais gans parādīsies, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainagu. Tātad patiesie gani nav sadarēti gani, nav tie, kur ir tikai ar avīm, tikai uz to brīdi, kad tas ir izdevīgi. Nē, viņi rūpējas, jo viņu sirds ir, viņiem ir šī Dieva sirds, viņiem ir šī ganu sirds, viņi rūpējas, ne lai iegūtu savu labumu, nedz arī, lai savu ego celtu, nedz lai pašiem būtu labāk, bet nē, viņi upurējas, lai parūpētos par citiem, viņi upurējas, lai palīdzētu citiem, lai viņi upurējas, lai kalpotu citiem un nodotos citiem. Un jā, reizēm tās ir draudz disciplīnas, kuras ar Dievu vadību un svētā gara vadību ir gudri jāizvērtē un jāīsteno, un draudzēs tām ir jātiek īstenotām, to dara tieši draudz vecajie vai gani. Reizēm tā ir pamācība, kādreiz tas ir iedrošinājums, kādreiz tas ir iepriecinājums, kādreiz tā ir norāšana, bet to mēs darām ne kā tādu kungu, kas mēs valdam tur, hei, ja tu neesi tur zem mani, tad tu esi Dieva ienaidnieks vai kā tam līdzīgi. Nē, mēs visi pakļaujamies Kristum, un tad tie, kur mēs esam aicināti būt par vecajiem, mēs kā kalpējam un mēs daram to. Halleluja, jo arī mēs esam avis. Neaizmirstot to, ka mums ir viens gans, augstais gans, kurš valda pār mums visiem, un arī mēs esam avis. Un tāpēc, jā, ja viņš mums uztic kaut kādu atbildību, dod mums šīs dāvanas, dod mums šo atbildību, varu un autoritāti arī kaut kādā mazā kontekstā ar tiem ļaudīm, ar kurām viņš mums ir savienojis, tad darīsim to ar pazemību savās sirdīs, kā kalpi, nevis kā kungi. Jo mēs zinām, ka kādu dienu mēs saņemsim balvu un goda vainagu no kunga, ja mēs to uzticami darīsim. Es ceru, ka šis bija vērtīgi mazliet padomāt par to, kā izskatās vīrišķība. Varbūt, ka ieraudzījāt arī mazliet, ka tas ir kontrastā tam, kā pasaulē tiek atspoguļo šīs divas kategorijas vīriešiem, un droši vien, ka ir vēl vairākas, kuras es šobrīd nevaru minēt. Bet lai Dievs mums palīdz, lai Dievs mūs svētī būt patiesiem dievbijīgiem, likumīgiem vīriešiem, kas mēs varam paši pirmkārt būt stipri, stāvēt kā vīri, kas mēs varam vadīt savus namus, apgādāt, aizsargāt savus namus, un tad arī draudzē, kur mēs varam padoties Kristum, padoties draudzē, ieceltajiem šiem vecajiem un ganiem, un padoties arī cits citam Kristus vārdā. Amen.